Tā, labdien visiem! Labdien! Labrīt! Labdien visiem! Šodien raidījums, kas notiek šahā, ja? Kārtējs izlaidums. Tā, šodien mums ir ciemos Gatis no Šahs visiem. Čau, Gati! Čau! Jā, nu, bet no sākuma mēs pārunāsim, nu jā, Signi, čau, Nelī, čau. Sveiciens visiem šahistiem. Un pārējiem līdzjutējiem. Jā, un tātad no sākumā mēs pārunāsim tēmas, kas ir tādas, nezinu, jautrākas. Jā, tūlītās parādīšu. Man liekas, ka viena no tādām galvenajām ziņām par šo nedēļu ir sekojošām. Tūlīt parādīšu jums, lai jūs zinātu, kas te vispār notiek. Tā, tūlīt. Liene Gātere ir kļuvusi par aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāri. Nu, tas ir augstākais ierēdnis uzreiz pēc valsts sekretāra, ja, kas ir ministra kabinetā. Tā kā, nu, viens no, ja, katrā ministrijā ir tad parlamentārais sekretārs, un Liena Gātere ir. Gati, tu pazīsti Lienu Gāteri? Es viņu saticis tukuma turnīros, esmu pāris reizes uzspēlējis pie Māra Zvāņa. No turienes viņu zinu. Jā, viņa ir šahiste. Roberts Bukhors. Jā, viņa ir šahiste, protams. Nelī, ko tu zini par Lienu Gāteri? Es balsoju par viņas sarakstu. Man bija prieks, ka viņa... Man bija prieks redzēt, ka viņa ir tagad tiks tālāk, bet, nu, es ticēju, ka būs labi. Jo gudrāk cilvēki, jo labāk. Jā, tā kā apsveicam Lienu ar šo te izaicinājumu, ja, lielo turnīru. Un es jau sen esmu teicis, ka šahu vajadzētu mūsdienās, ja, tieši šajos laikos iekļaut aizsardzības izdevumos, jo tad būtu mums lielāks finansējums. Nu, tur varētu paņemt visus sporta veidus, kas uz kara lietām attiecas, šahs, šaušana, biatlons, kas mums vēl tur tāds ir no tām lietām. Gati, kurš vēl varētu būt sporta veids vajadzīgs militāristiem? Lokšaušana. Un šautras. Kura? Šautriņas? Šautriņas arī. Jā, šautriņas, protams, uz robežas varētu salikt mūsu šautriņa metējus. Tas būtu ļoti labi. Un te es arī piedāvāju Lienai arī to pašu, ja, un kur ir arī oficiāls aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra viedoklis, ja, tad lielāks atbalsts šaham varētu celt sabiedrības noturības spēju. Ja, tā kā tāds mums ir paziņojums. Tā, kas mums vēl ir svarīgs šonedēļ? Šonedēļ mums ir RTU Open termometrs, un Toms Kalniņš ziņo, ka ūdens sāk uzsilt, un vēl nav vārīšanās temperatūra, bet ir jau 62,5 grādi. Ja? Mēs esam nopirkuši tagad precīzāku termometru, jau varam pa desmitdaļām mērīt, un tā mums ir. Ja? Tā, un Tagad dosim vārdu Gatim. Ja? Gatis varētu pastāstīt par savu, kā tu nokļuvi šahā un par šahs visiem, kā tu viņu izveidoji, kāpēc, kur viņš atrodas. Nu, pastāsti mums kaut ko par savu klubu. Labi, varbūt sākam no otra gala. Es pastāstīšu beigās, kā es tur nokļuvu, lai tas paliek intrigai, bet tad sākot no tā, kas ir šahs visiem, kur tas atrodas. Nu, palielam, tas atrodas manā galvā. Nav tā, ka būtu konkrēta lokācija. Es pārsvarā esmu Aucē, Dobelē, tad līdz ar to var arī teikt, ka atrodas Aucē un Dobelē. Tas šahs visiem radās kā ideja, surprise, surprise, šahs tā kā visiem, jā. Tur vienalga lieliem, maziem, melniem, baltiem, skaistiem, netik skaistiem, ar FIDE reitingu, bez FIDE reitingu un tādā garā. Un tā tie turnīri pagājušajā gadā sākās, pagājušā gada sākumā. Un, principā, sākumā bija mērķis, ka lielie spēlē kopā ar mazajiem arī, šahs visiem, jā. Un pagājušajā gadā mēs tā arī nobliezām to visu gadu. Pārsvarā Dobelē kaut kāda turnīra bija arī Aucē. Tā kā pirmais gads pagāja, tad man uzreiz likās, kā to visu, variēt vēl kaut kādās opcijās, un es izdomāju vēl papildus turnīrus mazajiem taisīt. Es arī zinu, ka konkrēti šajā raidījumā un tie, kas klausās, noteikti, ka vairāk interesē tieši par mazajiem, jeb jauniešiem un bērniem turnīru. Tad tie mums šogad, kā pirmajā gadā, notiek turpat Dobeles novadā, bet, ja pagājušajā gadā mēs rīkojām tādā foršā kafejnīcā, Disko kafē, kas bija Dobelē, tad šogad mēs rīkojam Aucas kultūras namā. Tur man ir gali, un tur ir ļoti forši, un arī rīdzinieki, kuri brauc, viņi saka, nevar būt, ka Aucē ir tik forši kultūras nams. Tā kā man bija to vismaz prieks dzirdēt. Un tur tas turnīrs notiek tieši tādā pašā principā, pēc dīvaina principa, ko šahisti pārsvarā nesaprot. Mēs spēlējam pāris kārtas pēc Šveices sistēmas.
Nu, vai arī grupu turnīrus, un pēc tam mēs spēlējam playoffs. Playoffs, jeb izslēgšanas spēles, kur zaudētājiem nav jābrauc mājās, visi spēlē vienādu spēļu skaitu, bet īsāk sakot, tas, kurš visas playoff spēles vinnēs, tas uzvar turnīru, tas, kurš kādā kārtā zaudēs, līdz ar to spēlēs pa kādām zemākām vietām. Mērķis kāds tam visam, lai uzreiz arī skaidrība ir, mērķis ir tāds, ka es pagājuši gadu bet laikam pat jau aizpagājuši gadu sāku skatiem turnīriem pats pabraukāt, tā pirmo reizi pa lielam. Un tas, ko es uztvēru, ir, ka tā vide ir ļoti citādāka nekā sporta spēlēs. Es pats nāku no sporta spēlēm, tur gan strādājis, gan pats darbojos bērnībā un tādā garā. Un tas, kas man likās, nu, teiksim tā, nelīdz galam tik forši, kā man gribētos, ir tas, ka trūkst tā milzīgā spriedzīte, kur viss ir saistībā ar vienu spēli. Nu, ja izslēgšanas spēles, jo tu vari, piemēram, pakāst kādu spēli, tur 3., 5., bet beigās tāpat to turnīru vinēt. Man liekas, būtu forši uztaisīt, kur ir lielāka spriedzīte. Bet tāpat laikā tā ir brīva atmosfēra. Tā kā tev ar vienu šaha partiju spriedzi individuāli nepietiek, ja? Tev vajag vēl papildus spriedzi. Nu jā, es esmu tik liels amatieris, ka man tā spriedzi nerodās vienas spēles laikā, man vajag vairāk, es varu kādu ātru zaudēt vai kā, tad es domāju, davai nākamais reiz bliežam. Jā, te piedod, šī tā slavenā tabula, ja, ko neviens nesaprot, ja, kuras regulāri parādās internetā. Pastāst mums, kā viņu vispār var izlasīt bez kaut kādas tur apmācības. Ko mēs te redzam, pastāst? Lai gan es pateikšu par to slaveno tabulu, ir vēl viena. Nu, tā jau pagājuši gadu parādījās, to neviens nesaprot, kad bija grupas spēles, bet... Šī ir vienkāršā versija, ja? Jā, šitās ir izslēgšanas spēles, īsāk sakot, es jums pastāstu piemēru. Ja uz turnīru atbrauc, es tagad saku uz dūlo, 25 cilvēki. No tiem 16 labākiem, pēc tās Šveices izspēles, 5 kārtas paies, piemēram, tiks 16. Tie 16 tiks salozēti tātad šitajā te playoff bracketā. Un tur viss ir vienkārši. Nu, rekur, piemēram, man te pēdējā turnīrā bija top 8, es to atsūtīju, bet ja būtu 16, piemēram, tie 16 labākie, nu, lūk, tur pirmais spēlē ar 16, otrais spēlē ar 15, trešais ar 14, tās pirmās kārtas, kur tie x-iņi savilkti. Nu, tad 8 uzvarētāji spēlēs savā starpā jau ceturtdaļfinālu, no tiem 4 labākie spēlēs pusfinālu un 1 labākais spēlēs finālu. Vienkārši problēma ir tajā, ka tur ir vēl daudz bracketi, jeb vēl 3, tas ir priekš zaudētājiem, jo parasti jau tos sūt uzreiz uz mājām. Nu kā, kāja pa pakaļ un brauc mājās, jā. Bet, ja lai būtu tā foršāk, tad nav kāja pa pakaļ vienkārši, bet tā vietā ir iespēja tos zaudētāju braketus paskatīties. Nu tā viņas turnīros nesauc, jo kāds varbūt apvainojās, bet tā reāli skatoties, tie ir zaudētāju braketi. Ja kāda spēle zaudē, tad tu tiec kādā no tiem pārējiem braketiem, atšķirībā tur augšā ir spēles par 5. vietu, un tur lejā ir spēles par 13. vietu un par 9. vietu. Nu, tur jāiedziļinās apmēram 4 minūtes, ir jātop skaidram. Ja netop skaidrs, tad ir jāraksta vai nu uz aizsardzības ministriju, vai man jāraksta vai kādam, un jāprasa vēl. Bet pa lielam tur diezgan skaidrs jābūt. Nu, labi. Klausies, kā tu nokļuvi šahā? Kāds ir tavs stāsts? Kāpēc tu esi tik forši diagnosticējis šo slimību šahu? Nu, ja godīgi tāds pilnīgs randoms, es dzīvoju Āzijā daudzus gadus, 2021. gadā es atbraucu atpakaļ, es satiku savu sievu uzreiz, mēs te mājās sēžot ziemas garlaicībā, viņi man iemācīja šahu spēlēt ļoti ātri. Nu, tad es tur sāku spēlēt, un man uzreiz interesēja vēl kādu uzspēlēt, kā ne tikai sievu. Es tur sāku kaut ko spēlēties, un man ļoti ātri tas adrenalīns atnāca atpakaļ. Nu, tas slimnieka adrenalīns, es viņu saukāju tādā veidā, mēs visi tādi pusnarkomāni, sorry, ka tā, bet apmēram tā, jā, visiem tas adrenalīns ļoti patīk, un man viņš arī vienmēr patika sporta spēlēs, un tad es daudzus gadus apzinātu adrenalīnu bija tā kā nometis malā, ja, speciāli neiedziļinājies tajā. Un tad es domāju, ka es šahu patrenēšu to adrenalīnu tādā veselīgā, organiskā līmenī uzturēt sevi, un tāpēc man tas šahs arī aizsākās. Un tā kā man patīk ļoti organizēt, tad es ātri sapratu, ka man īpaši patīk tur baigi spēlēt un kaut ko tur censties un mēģināt kaut ko tur realizēt tādā veidā, bet man gribās vairāk organizēšanas ziņā kaut ko realizēt. Tā es arī nokļuvu, tur nav nekāds brīnums stāsts. Tu pilnīgi nesen sāki, jā, šahu? 22. gadā es iemācījos spēlēt vispār tikai. Wow! Pirms 3 gadiem iemācījies spēlēt šahu? Pat vēl nepilni 3 gadi, jā. Man ir jautājums. Sievai kāds tev līmenis ir? Nu, vēl zemāks kā man. Teiksim tā. Vai tu esi domājis aizvest šahu atpakaļ uz Āziju? Nu, tu teici, ka tu daudz dzīvojies par Āziju, varbūt tev tagad sakrāja pieredzi Jaucē, varbūt kādā mazā ciematiņā. Ne? Jā?
No Āzijā ir tā, ka es nevaru pateikt, kā to spēli sauc. Jūs varbūt paši zināt, bet viņiem ir ļoti līdzīga spēle. Un es dzīvoju konkrēti Taivānā pārsvarā. Viņiem ir līdzīga spēle šaham, ko viņi tur visi bliež. Viņiem Ķīniešu tur šahs šahs un noteikti nebūtu tik aktuāls kā varbūt tādiem riktīgiem jauniešiem, kur tur western kultūrai seko. Bet tādiem vecākiem cilvēkiem, kur tieši gribētu tās galda spēles spēlēt, viņi tādu nespēlēs. Viņiem tur ir savējie, ko viņi dragā. Tā kā Tas īsti Go neliekam. ar mazām bumbiņām tādām. Go. Nē, ķīniešu šahs viņiem ir, Signi. Jā, viņiem ir ķīniešu šachs, nu viņiem tur ir savs nosaukums, es vairs Jā. neatceros, kā viņš saucās, bet jā, ķīniešu šachs, tas viņiem ir daudz populārāks. Tās galda spēles viņiem ļoti daudz, es arī zinu, ko domā tām bumbiņām, tas ir vēl kaut kas cits, daudz dažāds viņiem ir. Kas tas tāds ir? Gati, kas tas tāds ir? Biļete uz lielo finālu. Izstāsti, kas tā pa biļeti? Labi, es pastāstu to savu ideju, es kā aizbraucu kādiem turnīriem, man likās, ok, šitas variants ir labs, bet es gribētu to uzlabot. Par ko es īsti runāju? Par to variantu, ka laikam, ka šahā ir diezgan pierast, jūs varat man labot. Ka, principā, tu aizbrauc uz turnīriem, tiem, kuriem ir vairākas kārtas, tos punktus parasti skaita visus kopā, un tad, nu, tas labākais, kurš tur kopsumā ir dabūjis vairāk punktus, ir uzvarētājs. Man likās, ok, der, bet, lai to spriedzīti uztaisītu lielāku, bet tāpat laikā, lai būtu organiski tāda atmosfēra, es gribēju, ka katra turnīra, piemēram, nu, teiksim, šajā gadījumā 3 labākie tiek uzreiz uz lielo finālu gada beigās. Viņam nav tur visu gadu uz to auci vai dobeli vai vienalga, kur jābrauc un tur jācenšas. Bet, ja tu spēlē labi, tad var atbraukt kaut kādā vienreiz, un tu tajā finālā tiksi. Un līdz ar to katrs no pirmā trīnieka saņem biļeti uz lielo finālu, kas būs decembra beigās. Nu, un tad pārējos, kā saka, piemetīs klāt no tās kopējās tabulas. Tie, kuri nereiz nebūs tikuši trīniekā, bet būs cītīgi nākuši, kādu arī vinnējuši, ne tikai kāsuši, jā, tad tie arī varēs tikt tajā lielajā finālā tādā veidā. Nu, tāda tā ideja ir. Kaut kas bišķiņ laikam citādāks nekā ierasts. Saki, vai tu seko līdzi, kā tiek organizēti, nu, tātad, kā tiek izpildīti pasaules turnīri un Latvijā turnīri? Vai tu tam seko, vai tu tā pilnīgi tā kā auce un tas brackets ar visiem, kur tiek izmesti un atmesti atpakaļ? Kā tev ir? Kaut kur pa vidu tiem abiem, jo es zinu, ka jo vairāk es sekošu, jo vairāk es tā kā iespaidošos no tā visu, un to es negribu, bet, nu, es YouTube paskatos, piemēram, man patīk, kā tas chess.com organizē tos visus lielos turnīrus, kā organizē FIDE, man liekas pilnīgs old schools, bet, nu, ne jau labi vai slikti, bet, piemēram, man liekas old schools galīgs. Tas chess.com man liekas interesantāks variants, bet citādāk, piemēram, nu, man tagad Toms ir kļūst par labu paziņu, principā par draugu Kalniņš, un tad es viņam visu kaut ko prasu, viņš man apstāsta, un tad es, ok, tā var, arī tā var. Es no viņa daudz ko mācos, principā mani jautājumi, un viņš man atbild, teiksim tā. Pirms tam es tīri tā no YouTube. Kuram Toms nav draugs? Jā, ļoti labi, ļoti labi. Klausies, Okay, varbūt jautājums, pirms mēs iesim arī pie viena turnīra organizācijas, kur būs ļoti interesanti dzirdēt tavu viedokli, kas tur ir oldschools un kas nav. Kā tu iztēlotos, teiksim, kāds varētu būt, ja tev pateiktu, Ilmārs Krūms pateiktu, klausies, Ilmār, šogad tu organizēji Latvijas čempionātu finālu vīriešiem un sievietēm. Dari visu, kā tu gribi. Kā viņš izskatītos tas fināls, Gati? Nu, pirmkārt, es tev nevaru tagad atbildēt, jo es neesmu par to domājis. Es pirmkārt nosēstos, ap kādiem 3 cilvēkiem pazvanītu, varbūt tev, Andri, Tomam, Signē, varbūt Nelijai, apjautātos, ko jūs domājat, es to saliktu kopā. Nu, pēc tam es tāpat izdarītu pa savam, bet es ņemtu vērā tas, ko jūs apmēram pasakat, pielikt tās labās idejas, sliktās nomest, kas jums ir, jā, labās paņemt un tad arī izveidot. Bet tas visdrīzāk izskatītos nu kaut kādā mērā līdzīgi tam, ko es jau daru. Pavisam noteikti vienai spēlē būtu lielāka nozīme nekā tas ir ierasts. Man tas liekas diezgan svarīgi arī tīri no izglītojošā principa, kur ir iespējas mācīties lēmumu pieņemšanā ātrumā un tādas lietas tam līdzīgi, jo tad, kad ir vairākas spēles, tur bišķiņ citādāk ideja, bet par to citā reizē ne tagad. Īsāk sakot, būtu kaut kas līdzīgs, bet ne līdz galam skaidrs šobrīd. Mistika manā galvā arī tā būtu. Ignei, tagad jautājums, lūdzu. Man ir jautājums par sponsoriem. Tev bieži vien tais flyerīšos parādās tur tādi lielāki vai mazāki sponsori. Kāda tev ir sadarbība ar viņiem un kā tu pie viņiem tiec? Nu jā, ar tiem sponsoriem pašam man nepatīk ņemties. Nav tā, ka es tur baigi tur visiem zvanu un tur piedāvājas un redz, cik labi man viss un tur aiziet. Jā, šitā nav mana sadaļa, bet man ir paziņa, piemēram, aucētie turnīri, kas notiek. Mēs rīkojam kopā ar Sinoparku. Sinoparks ir aucis, kā tur Dobeles novada resursu centrs. Viņš man, piemēram, palīdzēja Maksim dabūt uz pirmo turnīru, uz otro turnīru viņa atteica. Mērgļi vai ne, vai kā mēs to teiksim. Upsī, tādus vārdus nevar lietot. Bet, nu jā, īsāk sakot, atteica. Bet es ākstos, nē, Maksim gan jau atbalstīs arī vēlāk, jo man liekas, mēs tur pa vēlu aizsūtījām to pieteikumu. Varbūt arī nē, bet, piemēram, tā mēs arī dabujām, aizsūtījām pieteikumu. Tur nebija nekāda paziņas un viņi piekrita. Citiem sponsoriem, nu galvenokārt tas ir
vietas, audzes kultūras nams, es te dzīvoju, man ir paziņas, un tādā veidā es dabūju to kultūras namu, kā iespēju rīkot turnīru pa brīvu. Arī Dobelē, Disko kafē, tas bija caur paziņu, kurš ir tajā pašā Dobeles resursu centrā. Viņš man palīdzēja to kafejnīcu sarunāt, jo tā pieder viņam, tāpēc viņam nebija grūti palīdzēt sarunāt. Tādā veidā, caur paziņām pa lielam. Vai arī vienkārši uz dullo rakstot arī kaut kādas formalitāšu lapas. Labi, tad ejam uz nākamo tēmu. Latvijas jauniešu čempionāta fināls, kurš noslēgsies šodien. Pareizi, Nelī? Jā. Gati, tu seko līdzi tam pasākumam? Pilnībā nē. Žēl. Nu, arī labi. Tā, un tagad... Vieglāk dzīvot. Vieglāk dzīve. Un tagad karstā tēma, bet Gati, mums prieks, ka mums ir vēl viens trakais pievienojies šaha saimē. Tā kā mēs esam vēl trako māja ir papildinājusies ar vēl vienu cilvēku, tā kā super, tā kā mums liels prieks. Tā, Nelī, nu sāksim varbūt par Latvijas čempionātu finālu. Kas tur nenotiek, pareizāk sakot, ja? Un kas notiek? Lūdzu, Nelī. Tātad, nu sākam, ir čempionāts notiek, tātad tas ir pozitīvi. Un Jā, tā ir tad labās lietas, kas tur tika ieviestas šogad, ir tas, ka uz katru, varbūt ne uz katru kārtu, bet uz, man liekas, katru dienu iesākās ar kādu slavenību atklāja pirmo gājienu. Šeit ir Aleksandrs Samoilovs, jā, un tā ir U8 grupa, kur pazuda tā bilde. Un, jā, tas ir liels gods gan tiem bērniem, pie kur galdiņa tas tiek izdarīts, jā, gan arī pašām tām slavenībai, jā. Lūk, un tad vēl es zinu, vismaz man paveicās būt klāt, ka bija vēl atklāšanā bija mums no operas bija cilvēks. Kaspars Zaķis, jā, atklāja, un viņš arī atnāca ar skaistām tādām lielām dāvanu maisiņiem, mazajām meitenītēm. Tas bija tik mīlīgi, tās meitenītes maziņas, maisiņi lieli. Vai tu vari, Andri, parādīt to bildi? Vēlāk ieliks, ja? Ok, labi, un tad vēl es redzēju, bija vēl, no Rīgas domes bija pie lielajiem puišiem, pie mūsu 18-gadīgo grupas puišiem. Bija Vilemsons Mārtiņš, ja? Jā, Mārtiņš Vilemsons, jā, starp citu, viņš ir, man liekas, ka viņš ir no Skrundas, un Skrunda ar Kuldīgu ir saistīta, un tad viņš no Kuldīgas šaha kluba izaudzis. Jā, bērnībā es viņu atceros, kaut kur kopā noteikti spēlējām. Nu, lūk, jā, tātad tas ir labā lieta, bet, ir Latvijas čempionāts, ir skandāli. Ir skandāli, ir nepilnības. Viena no tādām, īsi pirms Latvijas čempionāts sākās, bija tehniskā sapulce, kur tika aicināti treneri, tiesneši, vecāki. Es saprotu, viņi bija pilnīgi atvērta. Un tad viens no tiem jautājumiem, ko uzdeva U16 grupas meitene Sofija Vasiljeva, kura bija saskārusies ar to, ka ir tāds koeficients, piemēram, riņķa sistēmā, ja tu spēlē, pieņemsim, tu visus uzvari, un tu savstarpēji izspēlē neizšķirtu, un tas otrs arī visus uzvar. Tas nozīmē, ka uzvaru skaits jums ir vienāds, punktu skaits jums ir vienāds, pirmie 3 koeficienti visi jums ir vienādi. Savstarpējās spēles rezultāts ir neizšķirts. Un tad nolikumā ir ielikts šāds 4. punkts, ka spēle ar melnajiem. Tātad, kurš ir spēlējis ar melnajiem, vai kuram ir vairāk melnās krāsas bijušas, tas ir uzvarētājs. Un pagājušajā gadā es saprotu, ka Sofijai tieši šis koeficients izšķīra viņas čempiona neiegūšanu. Un meitene loģiski uzdeva šo jautājumu, uz kuru Ilmārs Krums teica, jā, šis nav godīgi. Šis ir jāmaina. Tātad čempionātam šobrīd rit 6. diena. 6. sanāk, jā? Vēl uz šo brīdi nav zināms, ar ko tas tiks aizvietots un vai tas tiks aizvietots, jo ir grupas, kur šis varētu piepildīties. Jo riņķa sistēmā tas ir diezgan loģiski, ka tie stiprie savā starpā ļoti bieži ir līdzīgi. Pārējos viņi apkož, tā kā apspēlē. Un tad jautājums, kā būs, vai atkal būs tā, kā dators ielauzēs, kuram tā bija tās melnās vai baltās. Un tad... Redz, Gatim taisnība tomēr, viņa sistēma to novērš pilnībā. Jā, es tieši klausījos, ko Gatis stāstīja, un viņš arī teica, ka tai vienai spēlē, un es arī piekristu, ka vajadzētu būt mačam. Ne tikai varbūt tai savstarpējai spēlē, pat jau iekšā, jo reāli vienalga vienam vienmēr būs baltie un vienam būs melnie arī riņķa sistēmā, ja?
lūk, un Baltiem, protams, ka ir priekšrocība izvēlēties, ko tu Es varu spēlē. par šito piebilst arī nedaudz. Jā, saki, Es droši. pagājušajā gadā, piemēram, rīkojot turnīrus, ka man bija grupas spēles, man arī bija tas pats princips ar tiem melnajiem, ka, ja tev ir melnie un tur viss ir vienādi, tad, ja tev bijuši vairāk melnie kāliņi, tad tu esi uzvarējis, un tas sporta spēlēs būtu mājas priekšrocība un izbraukuma spēles, tā tu varētu skatīties, bet tur ir milzīga starpība, ko tu nelīdz stāst, ka tur, piemēram, tas izšķir pirmo vietu, jeb to zelta medaļu vai nē. Tas ir, piemēram, normāli, ja tur tas izšķir 18. un 19. vietu, manuprāt. Nu, nevis normāli, bet pieņemam, ka tur beigās, tad, nu, labi, 18. būs tas, kuram tur vairāk melnie, piemēram, bijuši, jā. Jo kāda starpība pa lielam? Tad tas princips varētu strādāt, bet, nu, spēlē par pirmo vietu, tad noteikti tur, nu, ja nevar izsist pendels vai bullīšus, tad vienkārši jāspēlē vēlreiz drīzāk, kā gan citādāk. Nu, arī tur ir tā buholta sistēma, kas tur šahā aktuāli, bet varbūt kāda iemesla, kāpēc to neizmanto, es nezinu. Nu, tad vienkārši jāspēlē vēlreiz. Līdz venčiem, kamēr kāds vinēs. Arī par pieaugušo čempionātu es saprotu, ka gadus atpakaļ bija tieši tā, ka, ja ir pirmā vieta tiek dalīta, tad tiek spēlēts mačs starp čempioniem. Un vīriešiem pat ir bijis, ka 3 cilvēki spēlē šo maču, jo tiek dalīta 1. līdz 3. naudas balvas sadala tā kā pēc koeficienta viņi ierindojas, bet reāli čempions tiek noteikts mača rezultātā. Un šeit es piekrītu, jā, ka varbūt 1., 2. vietai vajadzētu, vai arī 1., 3. tā ir, varbūt arī zēniem, kuri tur milzīgi konkurence, viņi ir tik līdzīgi, tik spēcīgi. Tad jā, tad viņiem arī varētu būt, nezinu, kaut vai 4 vai 5, lai noteiktu tas, kurš ir tad, mača rezultātā, nevis, es nezinu, pat ne koeficientam. Bet, labi, tā tad, redzēsim, kā federācija uz šo reaģēs, un var jau būt, ka viņi sēž un gaida, varbūt tomēr, ka nevajadzēs par šo, tā teikt. Jo vienu gadu bija tur mazajām meitenēm, ja es nekļūdos U8 grupā, ka viņām bija pilnīgi viss vienādi un savstarpēji neizšķirts, un tad tur vēl mēnešiem tika lemts, kura būs čempiona. Tad tā, kurai ir mazāks reitings, tad tā, kura ir melnajiem. Un beigās abas bija čempionas, bet, gadi ir pagājuši un nekas nav mainījies atkal. Bet labi, dzīvosim, redzēsim, tas lai paliek. Jā, saki, Signe. Vai ir kaut kāds jauns nolikums ielikts, vai kopš tās brīnišķīgās tehniskās sapulces mēs vienojāmies par tādām brīnišķīgām, skaistām lietām, mēs savienojāmies, man liekas, visi iesaistītie, vai ne? Nav, es skatījos, vecais labais, un tu vēl teici, ka viņi tika mainīti tie nolikumi, vai ne? Kāds vairāks reizes. Viņi teica, ka nolikums tiks mainīts un ielikts iekšā tai tur mājaslapā vai kur publicēts. Laikam vēl nav pienācis tas mirklis. Tā teikt, atkal. Pēc turnīra. Labi, kas mums vēl ir jauns tajā turnīrā? Kā mums ir ar tiem telefoniem? Tā, labi, par telefoniem. Tā tad šogad, tas gan nav nekāds jaunums, telefonu nedrīkst izmantot arī šogad. Jā? Vienu gadu, kad tur bija kāds izmantojis 5 kārtas. Un, jā, tad šogad arī telefoni nedrīkst izmantot kā vienmēr. Un telefoniem tika ierādīta vieta pie durvīm, tāds galds, kur visi bērni var nolikt, un tad sākās protesti par to, ka bērniem ir dārgi telefoni, un ja tev, piemēram, nozags telefonu, tev nozog visu dzīvi, un tas telefons ir tik ļoti dārgs, un tad treneri daži saka, kā tad tā, ko darīt, ja tev ir dārgs telefons? Jums ir viedoklis? Skapīts. Vienam dārgs telefons var būt par 100 eiro, vienam lēts var būt par 1500. Tas atkarīgs no tā paša cilvēka. Bet otrs variants, ja būtu solīdi noīrēts vai iegādāts federācijā tas skapīts, ko var arī pārvietot. Labi, viņi teica tehniskajā sapulcē, ka viņi ļoti smagi un ne pēc sapulces, ka viņš nevar pārvietot, bet var gan tādus arī pārvietot. Ja katram ir tā sava privātā kastīte, kur atstāt, tad problēma vispār nav. Vienkārši tik nepraktisks lēmums pieņemts. Un ziniet, turnīra gaitiņos mēs runājam, manuprāt, ar Jēkabpils treneri, ka viņš teica, ka RTU ir tā prakse, ka iedod tev, ir tas galds, kur izsniedz, tu nodod telefonu, tev iedod numuriņu, piemēram, tev iedod pirmo numuriņu, tu pret numuriņu, jā, šeit nav, tā kā ej un ņem labāko. Man, piemēram, arī ir sarkans vāciņš, es pats redzu, ka es varētu 4 ņemt. 4. Šitas nav neviens no manējiem, varbūt tas, jā. Jā, šis ir tāds mazliet uz goda prātu, un man vēl bija tāds ierosinājums, ka varēja vismaz vienu galdu meiteņu pusē un otru galdu zēnu pusē, kas ir pie tiesnešiem, lai ir tiešām tā kā pie tiesneša blakus, tie telefoni nevis pie pašām durvīm, ka es ejot ārā. Es piekrītu, jā, tomēr tas mantas un vajadzētu tā kā
rūpīgāk par šo padomāt. Kaut vai tie numuriņi, Signas ierosinātais skapīts, nu tas būtu vispār ideāli. Nu, pat ja tu aizmirsti pa nakti, viņš ir aiz atslēdziņas, rīt atnāksi, telefons izgulējies, tu arī. Jā, nu par šo Un arī noteikti. to telefonu, ja viņu, teiksim, kāds paņem, taču nevar viņu tik viegli atbloķēt. Jebkuru mūsdienu telefonu, kuram tu uzliec paroli, nu, teiksim, iPhone'iem, tev ir jāaiziet 100 soļi ar 5 hakeriem, lai tu vispār varētu tikt iekšā tajā telefonā. Vai ne? Tu, jā. Tas vairs nav tik vienkārši. Es ar tādu, par to es arī aizdomājos, ka tā, protams, ka nav. Nu, protams, jautājums ir, vai ir jānēsā tāds telefons, no kura tu baidies, ka tu būsi tad kredītos un parādos uz visu atlikušo šaha dzīvi. Jā, bet forši tiem, kam ir treneris līdzi, tas tomēr arī treneris drīkst paņemt šos telefonus. Bet tad es runāju ar Olainas treneri, un viņi saka, jā, Nelī, es taču arī nesaprotu. Es paņēmu tos telefonus, un tās meitenes tik ilgi spēlē, man viens vilciens aiziet, otrs vilciens aiziet, un nav kā viņas tā kā nodot. Nu, jā, šis ir mūžīgais jautājums, kurš tā līdz galam, es teiktu, netika atrisināts veiksmīgi, bet par šo noteikti vajadzētu domāt federācijā. Jā. Gati, ko tu domā par telefoniem? Nu, man ir savs viedoklis, jā, par tiem telefoniem. Es, piemēram, viņus neievācu tikai tāpēc, dēļ tās bildes, ko es redzēju uz tā galda, ka tur liela iespēja, ka kāds telefons var pazust, vai neviens pat viņu nav nozadzis. Viņš vienkārši kaut kur pazudis, mētājs tur tolotē zem poda vai vēl kaut kur, un beigās tas sauksies kā nozagts, vai ne? Un lai man vienkārši nebūtu jo tā ņemšanās ir milzīgi, nebūtu jāņemās ar to, ka tur beigās tas telefons ir tolotē vai kur, es viņus neievācu tikai tāpēc, bet viņi būtu jāsavāc, lai nav tā visa spēlēšana tur starpbrīžos un vēl kaut kad ar tiem telefoniem, jo viņi traucē, tā, ka pamatīgi tas man, piemēram, liekas pilnīgi skaidrs. Signē, tas ir vislabākais ieteikums tiem skapīšiem, jā. Bet tā vienkārši atstāt uz galdiem, es negribētu uzņemties pēc tam to visu ņemšanos pēc tam. Jā, jo no otras puses, it kā, ir zināms, ka nevarēs tur lietot telefonus, jā, un tā komunikācija par to, kur viņus tad drīkstēs atstāt, kāda bija, tāda bija, tur grūti pateikt. It kā jau variants laikam arī nestrādātu tāds, ka, ja tu zini, ka nevar lietot telefonus, ienest, kad doties uz turnīru vispār bez telefona, tas laikam mūsdienās jau vairs nav reāli, tur izsaukt taksi. Nereāli. Jā, tā kā kaut kādai infrastruktūrai, kur likt telefonus, noteikti, ka jābūt, un šaha turnīri ir gana bieži. Līdzīgi, man liekas, ka tas ir jārisina tāda pirmā doma arī, pa šīm dienām, ka līdzīgi kā mums ir inventārs šahā, ko arī organizatori viens otram aizdod, kas ir pulksteņi, dēlīši un tā tālāk, ka ir acīm redzot tā telefonu uzglabāšanas infrastruktūra. Laikam arī kaut kā nopietnāk jārisina. Praktiskāk, teiksim, lai visiem ir ērti. Ok, nākamā tēma mums ir tiešraides, un tad mums pirmo reizi raidījumā būs arī šaha partijas fragments. Lūdzu, Nelī, kas ir ar tām tiešraidēm? Kur mēs viņas varam skatīties? Kā tev liekas? Tiešraides nav. Tiešraides nav, diemžēl tiešraides nav. Tāds bija federācijas lēmums, ka nē un viss, un tie argumenti, kāpēc nav, ka varēs tur ārzemju pretinieki redzēt mūsu bērnu partijas, un tad sagatavoties, tas ir, protams, diezgan muļķīgi, jo stiprie jaunieši braukā daudz un dikti par starptautiskiem turnīriem, tur visas partijas ir pieejamas online, šīs dažas noslēpjot neko neizglābsi. Tas, ka nav tiešraides, pilnīgi visi treneri ir bēdīgi par šo, vecāki ir bēdīgi, jo tu vari sekot līdz ne jau tikai savam audzēknim, arī citām grupām. Arī tad, kad tu sēdi, un pat ja tavs bērns nebūtu pie šī digitālā galdiņa, tu sēdi, tev vismaz ir ko paskatīties. Šobrīd sanāk tā, ka treneri drīkst zālē atrasties pirmās 15 minūtes. Būsim godīgi. Tur tiek izspēlēti 5 gājieni. Labi, U8 grupā, ok, tur ir skaidrs jau rezultāts bieži vien, 15 minūtēs. Jā, arī šī aptauja, kas bija ieliktā, vai vajag vai nē, tu taču vienos vārtos parāda, ka vajag, jā. Lūk, ļoti, ļoti žēl īstenībā, ka nav šīs tiešraides. Bet, ja nav tiešraides, tad es vienu dienu piegāju pie tiesnešiem un teicu, tā, es te pausa galam dzirdēju, ka ir kāda partija, tāda ļoti, ļoti skaista, Paikana šedevrs vai kaut kā tam līdzīgi. Viņa tika saukta, un es viņu labprāt parādītu. Renārs Petrovs, Reinis Paikans, U18 grupa. Tā, ātri izējām cauri atklātnei. Cik ilga bija partija? Signi, es nezinu, ja būtu tiešraide, tad mēs redzētu to laiku. Es tiešām nezinu.
Es Ne, gribu man ticēt, likās, ka var. tu zini, jo ir tev resursi. Blanciņā, nē, tur blanciņā arī ir 1001 noteikti rakstīts. Ir tā. Mm. Tā mēs tuvojamies. Un tad skaties šo partiju, liekas, kurā vietā tad var nopurēt dāmu, vai ne? Tā. Uzbrukums ir dāmai. Kas tas ir? Kas tas ir? Reinis ar melnajiem. Kāpēc Skaties. iztiks? Skaties. Un ko darīt? Jāņem, jā? Labi. Tagad tas te aizskrēja ātri. Tas bija starpšaks. Pieslēdzās tornis. Redzat, tur tā dāma ir nopurēta. Ui. Atvērās šahs, jā, atklātais šahs ar pārvietojas zirgs, jā, tālāk nāk karalis. Gribat minēt, kas te notiek tālāk? Zirgs iekārtojas ērtāk. Nākam palīgā. Vēl šeit. Un tālāk jau pavisam vienkārši šeit. Un man liekas, ka šeit pat padevās, bet Ārprāts. ko tagad tad darīt? G6 kaut kāds? Kas tam? Kas? G6 bija? Nē, vienkārši tā, jā. Skaties, te viss, bet mats ir šeit. Jā. Viņi padevās, bet mats ir šeit. Tāds arābu mata motīvs, jā. Jā, bet tās figūras tik ļoti sadarbojās. Dāma tika nopurēta pret 3 figūrām, bet jā, vieglās figūras atklāta pozīcija, vājš karalis. Lai gan tā partija, ja tā ātri apskatīties to partijas analīzi, jā, mēs redzam, ka nav tā, ka bez iespējām. Iespējas gan baltiem bija ļoti labi, mazliet nokļūdījās, kā lai saka, mazliet no sākuma, pēc tam mazliet vairāk, un viss, un aizgāja partijā vienos vārtos. Tad šī ir viena no skaistākajām partijām, kas ir izspēlēta čempionātā. Tajā. Jā. Gadi, tev bija jautājums par partiju tiešraidēm. Jā, Nelī, es tā ne līdz galam sapratu, man pasaka tās partijas, varbūt jau teicu, es kaut kā nesapratu, tās partijas nerāda laivā, jo trūkst resursu vai kas, vai vienkārši negrib rādīt. Nē, tehniskajā sapulcē tika paziņots, mēs gribam aizsargāt mūsu jauniešu partiju, lai viņas netiktu rādītas online, lai pretiniekiem, ārzemju pretiniekiem nebūtu iespēja sagatavoties pret mūsu bērniem. Tas taču ir diezgan smags nonsens, vai ne? Jā. Jā. Gustavs vēl minēja, ka ir tikai 2 valstis pasaulē, kas nebija translējuši savus nacionālās čempionātus, tā ir Zimbabve, jo viņai trūka finanšu līdzekļu, un Igaunija, jo tur bija nesaskaņas ar federāciju, un arī trūka līdzekļu. Jā. Es domāju, varbūt tur ir kaut kādi slēptie akmeņi, kas tur norāda uz kaut ko citu, bet citādāk jau taču, tas jau saprotams, tagad jau visi zina, ko tu dari, tur guļam istabā virtuvē, viss ir visur filmēts, un tu nevar šaha partijas nofilmēt normāli, lai visi redz. Tas taču vispār liekas kaut kāds, tas jau pat nav old schools, bet, tā, absurdi galīgi. Vienmēr ir bijis, un tas īstenībā tas paliek, un tas saglabājas, un ir interesanti, un arī treneriem ir darba materiāls, arī tiem pašiem jauniešiem ir labs darba materiāls. Un, šobrīd tas notiek tā kā vecajos labajos laikos. Katrs ar telefonu iet, nofočē tās partijas, es ievadu savā datorā, Andris ievada savā datorā, un tā. Tas notiek daudz lēnāk. Cik es varu ievadīt, es jau te vakar arī vadīju gan mazajām meitenēm, gan lielajiem zēniem. Man ir interesanti, man tiešām ir interesanti, kā, piemēram, kāpēc tur tas zaudēja, vai kāpēc tur ir neizšķirts, vai kāpēc tik ilgi spēlē. Jā, tā translācija, tas skaidrs, Gati, tas tiešām, grūti pateikt, kāpēc tā teica par to jocīgo argumentu, ka, lai ārzemnieki neredz, tas tā kaut kā neizklausās baigi, ja? Neviens tam nespēja tā noticēt vai saprast, ja, to, jo, come on. Bet man liekas, ka, ok, labi, nav tiešraides, labi, nav tiešraides, tur nezinu, varbūt īsti iemesli citi. Bet man šķiet, ja tas ir Latvijas čempionāta fināls, tad tām kaut kādām atslēgas partijām, galvenajām, viņam pēc tam jābūt pieejamām kaut kur, publiski, te Latvijas šahistiem, bērniem pašiem paskatīties, treneriem, visiem interesantiem, viņam ir jābūt kaut kur pieejamiem, tā kā, top partijām, kā kādreiz izdevu biļetenus, ja, tā kā nebija tiešraides, iznāca tāds, turnīra laikā, tāda avīzīte, ja, lapele, kur tās partijas tika kāds ievadīja, viņus nodrukāja. Mūsdienās varētu arī tie PGN, teiksim, ne visi,
Bet turnīra tiesneši, nu kāds cilvēks vai saistīts ar to, ja, ievada, teiksim, nu, galvenās partijas tajā ličasā, nu, mēs zinām, cik to var ātri izdarīt, ja. Nu, un tiek pieejams tās partijas, var pastīties, Signe. Sporta avīzē. Mēs varētu, kā iznāk sporta avīze reizi mēnesī, un es nereizi neesmu redzējis, ka tur būtu kāda šaha partija apspriest. Varbūt mums vajadzētu kādu mazo sleju. Andri, Pilnīgi tu esi pietrūkst, vai pieredzējis ne? rakstnieks. Nu, es pabeigšu tālu grāmatu, tad es varētu rakstīt par šaha partijām, bet pagaidām. Reizi mēnesī. Vienu mazu mazītiņu. Nu tā, lai ir saprotami gan šahistiem, gan entuziastiem. Bet tur vajag Zigurdu Lanku, man liekas, lai viņš raksta, viņam ļoti labi sanāk. Tāds mēneša partija, un viņš ar tādiem stāstiem tur varētu. Tas labs žanrs ir. Gati, ko tu domā par šaha partiju atspoguļošanu, nu, vispār, kā viņas, nu, tā, bez translācijas neskaitot, kā var veiksmīgi? Bez translācijas? Jā, nu, respektīvi kaut kā, tad video, kurš tev formāts šķiet labs, ka video kaut kāds pārskats vai drukātā veidā, kā tu gribētu, kā tev patīk redzēt šaha partiju komentāru daudz, maz, kas tad? Nu, viena lieta, kā man patīk, es nezinu, vai tas vispār tik būtiski ir. Es pats tāds diezgan old school džeks esmu, bet es no saviem, piemēram, audzēkņiem Penkulē aucē spriežu. Nu, viņi tikai vidikus var paskatīties. Nu, varbūt es arī tur ne tādu metodu pielietoju, kā vajag, bet pa lielam, ja nav vidiks, tad viņi tur vispār pat neiedziļinās. Un man liekas, ka tagad jau mūsdienās, nu, ir jābūt kaut kādai, nevajag obligāti translācija, kur tur redz tavu seju, viņa seju, visu tur pārējās lietas, nagu garumu, pirkstiem, tam līdzīgi, bet, nu, vajadzīgs, piemēram, tagad kā Nelī rāda, ka var redzēt to ekrānu un tur kaut kas notiek, jā, tu kustini tās figūras un tam līdzīgi. Var arī vienkārši tādā bez mazai mīmu veidā, kā bildes taisīt, katrai partijai galvenos momentus, kur raksta, kāpēc tur izdarīts tas vai tas kaut kādā joka veidā. Tas arī vēl varētu aiziet. Nu, tas vajag priekš jauniešiem, es domāju, priekš pieaugušiem, nu, kā Signa saka, noteikti arī tur skaistā rakstveida formā, kādam noteikti patiktu, kādam atkal tikai video un kādam vēl tikai kaut kas cits. Bet es pa jauniešiem vairāk tieši, viņi tā, nu, nelasītu sporta avīzi noteikti un tam līdzīgi. Nu, lielākā daļa viņiem nav. Jā, jo es esmu dzirdējis arī no treneriem, ka šaha grāmatas principā viss, neviens. Jā, protams. Tur jau tā šaha grāmata, tu paskaties, kilograms, lapas daudz, lielākā matemātikā. Un tad tu viņam pateiksi mīļi jauki, nu, palasi nedaudz, varbūt izlasi visu. Tālākais jautājums ir, ko es par to dabūšu, apmēram tā visbiežāk. Nu, ne jau visiem, bet, nu, nē, tas ir old schools, jā. Ļoti labi, bet es domāju, noslēguma raidījumu. Mēs varētu katrs pateikt savu mīļāko šaha grāmatu. Lūdzu, Gati, kāds mana grāmata ir šeit. Man nav ko parādīt, jo man viņa ir online, un es tagad ekrānu nešērošu, būs pārāk ilgi, bet, nu, ja godīgi sakot, es esmu 2 šaha grāmatas lasījis. Pārējais viss ir online. Un viena ir Zigurda Langas grāmata, bet es tā vienkārši uz sitienu neatceros nosaukumu, tāpēc es paņemšu otru. Un otra ir kaut kāda, nu, nezinu, jūs noteikti zināt 60. un 70. gadu grāmatu soli pa solim. Un to es lasīju pirmo reizi 2 gadu atpakaļ, kad es izdomāju, ka iespējams, ka man nākamajā gadā vai kaut kad būs jātrenē kādi jaunieši, kuri, nu, nemāk šahu spēlēt, kur grib iesākt. Un es domāju, nu, šitas būtu vislabākais, ar ko sākt, jo man bija par rokai, nu, viņi gan online. Man Alberts Cimiņš, man liekas, to grāmatu arī atsūtīja online, un es viņu palasīju, un es viņu izlasīju. Tā bija mana pirmā grāmata, un man viņa noderēja tajā brīdī. Jums noteikti smieklīgi liekas, bet tā būs manējā. Nē, tā ir labākā mācību grāmata. Manuprāt, labākā mācību grāmata. Jā, Nikolais Žuravļovs, un tie ir 80. gadu sākums, man liekas, tā grāmata. Nu jā, nu tā grāmata man patika, jā. Viņi ir latviski vai krieviski? Latviski. Jā. Lūdzu, Signe, kas tev ir mīļākā šaha grāmata un kāpēc? Pagājušajā gadā man bija jābrauc no šaha skolas uzdevuma, man bija jābrauc pie kundzītes savākt šaha grāmatas, un viņai bija šāda te šahista burtnīca. Un man ļoti patīk šī šahista burtnīca, tā ir izdota 1959. gadā. Latvijas PSR centrālais šaha klubs. Te ir par padomju Latvijas olimpiādu aprakstīts, turnīri fizkultūras kabinetos, nu tātad par rajona olimpiādēm UTT. Kas jāzina piedaloties šaha turnīros? Tur ir kā pārtraukt partiju, tirpīri, spēles secības tabulas. Nu, tas pēc kā mēs šobrīd aizvien vadamies. Un kas man ļoti, ļoti patīk šai partijā, bet šai grāmatiņā, nu, te ir par šaha spēles noteikumiem, te
Te ir kā uzvesties, kā rīkoties, klasifikācijas normas. Šis, man liekas, ir vienkārši grandios. Es skatos un kaifoju. Visaktuālais 59. gadā, ja? Nu, tas jau aizvien ir noticis. Un tā komandas sacīkstas, toņas nonākš, un šaha mākslas teorija. Un šeit ir sadalīts pa nodaļām. Nu, tad pirmajā nodarbībā, ko tu dari, otrajā, trešajā, piri līdz 52. nodarbībai. Nu, idejiski, ka sākās visu ar to šaha vēsturi, tad iemācās notāciju, bandinieku, matu vientuļam karalim, un nu, tāda tā kā pamācība, ar ko tu sāc vispār mācīties spēlēt šahu. Un tad te var pierakstīt arī savas partijas. Nu, te ir kāds ir pierakstījis. Te ir, piemēram, bez ručko spēlējis ar spoņu. Kas viņa tāda ir? Tā ir slavena partija bez ručkovas spoņas. Nelī, kas tev ir mīļākā grāmata? Tā, man arī būs divas grāmatas, jo viens ir, kas ir audzēkņiem un kas ir man. Tātad, sāksim ar audzēkņiem. Varēs redzēt? Var redzēt. Var redzēt. Atsūtīs bildi, mēs viņu uzliksim. Jā. Tātad šī ir grāmata ar vienkāršiem uzbrukuma plāniem. Tātad bērniem līdz 2. sportklasē, pat arī vēl 1. šī grāmata elementāri parāda. Tātad karalis ir palicis centrā. Kas tev ir jādara? Karalis ir rokādē, īsajā. Kas tev ir jādara? Karalim ir G6, fianketo. Tātad kā palaidni ārā? Karalis aizmūk uz garo pusi. Kur tev jāuzbruk? Mana mīļākā grāmata. Bērni zina, ka mēs ļoti daudz skatāmies no tās partijas, krustām šķērsām tās. Jā, un arī tur ir iespēja, tā kā testa veidā es varu likt minēt tos gājienus. Un tie plāni tiešām partijas atlasītas vienkāršas, labas, viegli uztverams. Un tad, kad es redzu, ka man bērni tur iepurē laidni pa G2 vai G7 vai H2, H7, es saprotu, jā, grāmata strādā. Tātad šī ir man mīļākā uzbrukuma grāmata, ko bērniem mācīt. Otra grāmata, kuru es rādu, redzams? Nē, Atsūtīšu. bet tu atsūtīsi Augsts bildi. ir redzams. Pagad. Labi, es atsūtīšu pēc tam. Tātad grāmata ir Kā uzbrukt ar G2, G4. Tātad nopirku es viņu Budapeštā olimpiādē. Ietekmējos vai iespaidojos no sieviešu šaha, kur katra uzvarošā partija gan pret mūsu komandas biedrenēm, gan arī viņas pašas nospēlēja ar G2, G4. Un šobrīd, sekojot līdz Latvijas jaunatnes šaham, es arī redzēju vairākas partijas, bija E4 sicīliešu variantā, kur ir G2, G4 bija uz galdiņu baltajiem. Tā kā, jā, šī ir viena no tādām iespaidīgākajām, kā uzbrukt. Un šai grāmatā ir ne tikai kā uzbrukt, bet arī, ka tev nestrādā. Piemēram, tu nospēlē to, kādās situācijās tas nestrādā arī aprakstīts. Bet šī man vēl ir jāizstudē. Ja? Šī būs man mīļākā. Labi. Es pavisam īsi, man vispār daudz mīļākās grāmatas, bet šodien es paņēmu šitādu te. Donera grāmata The King saucās. Viņu kaut kāds sen dabūju, un viņš ir Nīderlandes, holandiešu lielmeistars, un viņš tā kā bija šaha reportieris, un tur viņš ir apkopojis visus savus labākos šaha rakstus pa dzīvi, ko viņš rakstīs ir presē, kā turnīru apskatas visādas. Un tur iekšā ir arī, pārsvarā tur ir turnīra apraksti ļoti tādā labā valodā par šahistiem tā laika, viss kaut kas aprakstīts, un arī kaut kādas pozīcijas tādas selektīvi. Man liekas, forši tāda lasāma viela var palasīt un tā. Tā kā. Bet, jā, tad lasām šaha grāmatas, skatāmies raidījumu, kas notiek šahā, un rakstam komentārus un jautājumus zem YouTube video, tikai tā viņi nonāks šajā raidījumā, nekā citādi. Paldies visiem!